Vēl svarīgi, ka bioreģiona teritorijā tiek veidota un īstenota ne tikai bioloģiska saimniekošana, bet arī ilgtspējīga resursu pārdale, kā arī ilgtspējīgas vides veidošana. Un tieši tāda ir uzņēmuma BioVilla vīzija – atstāt mūsu bērniem tīrāku pasauli un nodot zināšanas, kā pārstrādāt visus atkritumus, kas viņu izvēlētajā virzienā rodas saimniecībās audzējot aitas. Šī ir tāda eksperimentāla ražotne, kur es pirmais Baltijā izveidoju, sāku ražot no aitas vilnas, kas skaitās pēc normatīviem aktiem 3. kategorijas atkritumus. Dzīvnieku izcelsmes es sāku ražot organisko mēslojumu. Tad mēs sapratām to, ka aitas vilna sadalās, ilgi, bet sadalās, un tad viņu teorētiski varētu kaut ko darīt. Tā problēma bija tajā, ka aitaudzētājiem vispār Latvijā, Eiropā kā tādā, nav kur īsti viņu likt realizēt to vilnu, un tāpēc bieži vien to ne tikai zeķēs, protams, ādajā un dzīves ražo, bet kopējo apjomu vienkārši nav iespējams pārstrādāt. Nav tik daudz ražotnes kā tādas, un tāpēc bieži vien viņi vienkārši izmet ārā mežā vai kaut kur norok, kaut kur, nezinu, kur vai krājās tur gadiem, kaut kur kūcaukšās un tā tālāk. Tā bija tā problēma. Lūk, es strādāju gaļas pārstrādes uzņēmumā, kur bija cieša sadarbība ar šiem zemniekiem, daudziem, kā lai saka, šiem aitkopiem. Ja? Un tad es sapratu, ka tā ir problēma, ka utilizēt tos maksās pietiekami dārgi. Un tad mēs sākām meklēt risinājumus, kā var palīdzēt viens otram, ja, tā, lai to gala produktu, kas toreiz bija gaļa, padarītu lētāku veikala plauktos. Un tāpēc šis aizgāja kā sava veida tāds novirziens, kur mēs sākam eksperimentēt, domāt, kas kā notiek. Un parādījās informācija, YouTube'ā, starp citu atradu vienkārši informāciju, video, kad izrādās kaut kur Vācijā ražo mēslojumu no šī visa. Un tad es sāku to šķetināt, sāku meklēt, sāku skatīties, jā, tā mēs pirmie testi sākās kaut kādi, tad mēs paši ar šķērītiem kaut ko griezām, kaut ko mēģinājām, kaut kas nesanāca. Bet, kas laiks pagāja, un tad, izveidoju šādu tipu ražot, eksperimentāli, pielāgojās telpās uz tieši mēslojumu sākotnēju pamatu. Un tagad ir tas doma tāda, ka attīstīt šo ražotni ne tikai kā organiskā mēslojuma ražotni, bet vietas priekšu, tā kā mums jau ir papildus līdzekļi, teiksim, ko mēs izgatavojam tieši no aitas vilnas kā tāda. Nu, tātad, principā, jūs atradāt produktu, kurš šobrīd tiek vienkārši utilizēts kaut kur, un no tā ražot produktu ar pievienoto vērtību, kuru mēs varam izmantot arī tālāk. Tieši tā, jā. Tas bija tas galvenais mērķis, pat cik mums man kaut kur galvā kaut kur dziļi sēž tāds zaļš cilvēciņš, negribās maksimāli radīt tos atkritumus visādas. Jā, tāpēc mēs dombiedriem sanācām kopā un radās šī ideja. Un tieši bija tas galvenais uzsvars uz radīt no mēsliem, teiksim tā, no kaut kā nevajadzīga, kaut ko vajadzīgu. Tas bija tas galvenais mēsls, samazinot, protams, ražošanas izmaksas savējās. Un, ja mēs vēl beigās varam radīt kaut kādu labu produktu, kas tiešām ir pieprasīts, viņš ir kvalitatīvs, tas ir vēl lielāks bonus, un mums līdz ar to ir noiet tirgus kaut kāds veidojās. Un tā arī tas viss pamazām izveidojās. Un galvenais bija tas uzsvars taisni uz bioloģiskiem lauksaimniekiem, tāpēc, ka tas šķiet tā pašsaprotami, ka tas ir tas virziens, kur laikam ir pareizāk būtu iet, nevis ķīmiski kaut ko apstrādāt vai mēģināt kaut ko reaģēt, bet taisni organiski, lai tas viss dabīgos procesos tā arī viss kā tad dabā jābūt, tā tam arī jānotiek. Un tas sakrīt arī to virzienu, kur šobrīd ir uzņēmis arī novads, kurā jūs atrodaties, vai ne? Cēs novads uzņēmis šo ceļu par bioreģionu izveidi, kas arī savukārt gribētu paredz to, ka tas veicina šo te bioloģisko lauksaimniecību, un tad viss tā forši saslēdzas, ka jūs ražojat produktu, kas arī var palīdzēt šiem bioloģiskiem lauksaimniekiem. Bet es ticu, ka to jūsu organisko mēslojumu var izmantot arī privāta persona savā dārziņā iespējams. Protams, tas sākotnēji vispārībā uz doto brīdi mums tas uzsvars lielākoties uz privātpersonām, tāpēc, ka šī ražotne nav tik liela, lai apmierinātu, teiksim, pieprasījumu no lauksaimniekiem. Tad mēs nespējam ražot tonnām kaut ko, tur dienā mēs neesam milzīgi. Tāpēc mēs sākumā gājām to pētniecības ceļu, lai vispār pierādītu to, ka tiešām tam produktam ir kaut kāda jēga. Un tagad mēs ejam šo ceļu, pat cik mums neliela apjoma, mēs pārdodam iepakojumu nelielos iepakojumos, lai pārdod tieši gala patērētājiem, kas ir, teiksim, tas siltumnīcas īpašnieks vai uz palodzes kaut ko audzēja, vai tie, kas vienkārši vēlās kaut ko audzēt, kaut ko savu, bet neizmantot nekādu ķīmiju savā, teiksim,
tomātos vai kartupeļus, vai vienalga, ko tu audzēt. Jo tas ir tas aspekts, par kuru mēs iepriekš runājam, cik svarīgi ir tomēr arī cilvēkiem apzināties, ka pat ja mēs gribam iet uz šo zaļo virzienu un sakam, ka lauksaimniecībai ir jābūt bioloģiskai, mums ir jāpadomā arī par to, ko mēs paši liekam tajā zemē, jo visas procesas, visas daba jau savstarpēji ir saistīti, vai ne? Protams, dabā nekas nepazūd. Ja mums liekas, ka mēs nometam ābolu sēdi zemē, viņi tur nepaliek. Viņa sadalās, viņa baktērijas, sēnītes, kaut kas vēl tārpiņā apēd, tad tas viss nonāk mikrobioloģijā, mikrobioloģiski notiek attiecīgi augsnē, viss nokļūst, ja, un tad tālāk augi paņem to visu barības vielas, atkal tālāk aug un zaļo, tad lapas krīt, tas atkal veido savu kādu barības vidi, ja. Tā kā tas viss ir pilnīgi saistībā, un viss, ko mēs nometam uz zemes, kas ir ķīmisks, nezinu, superfosfāts kaut kāds, es nezinu, vai kaut kas, ja, tas jau viss nekur nepazūd dabā. Viņš jau, ja to augs nespēja uzņemt tajā brīdī, ja, cik tu tur uzmet uz tās zemes, tad tas viss vienkārši aiziet uz leju kopā ar notekūdeņiem, ar lietus ūdeņiem, vienkārši aiziet viss gruntī. Un tālāk mēs brīnamies, kāpēc mums viņus, nezinu, kaimiņu Jurim dīķis aizauga ar zaļumiem, nu vienkārši tāpēc, ka slāpeklis iespējams zemē pa daudz, teiksim tā. Ko dara varbūt no blakus dārziņa, vai ne? Tā, viņš vienkārši tek pa gruntsūdeni, pamazām, tam tur viss aug ciet, un šitas domā, cik foršas savus kaut ko migloja vai kaut ko taisa, ja, tas nav tas pareizais ceļš. Jo šobrīd liekas, mēs varam par šīm lietām iesmēt, bet tā reāli dzīvē notiek. Tieši tā. Un tās ir tās mazās it kā nianses, par kurām mēs varam aizdomāties, un patiesībā arī ceļš, kā mēs ik viens pats savā idejā varam, es vismaz gribētu teikt, tuvoties tai idejai vai tam mērķim par šo te bioreģionu, vai ne? Es to nosauku, teiksim tā, vairāk, kad, kā man parasti bieži patīk salīdzināt, kad iedomājieties, ja jūs ēdat pilnvērtīgu pārtiku, ja, tas organiskais mēslojums, ja, un ja jūs izmantojat vienkārši uzturu bagātinātais C vitamīniņu kapsuliņās, nezinu, kāliju kapsuliņās, un tad jūs mēģināt izdzīvot pārtiekot nevis no kartupeļiem un karbonādes, bet no kapsuliņām tikai. Cik jūs ilgi izdzīvosiet? Tas pats ir augsnē, ja? Augsnē nepieciešams ir kaut kas vairāk, un ja kaut kas ir pa daudz tajā kapsuliņā, tad viņi jau vienkārši to izvada un tālāk tas viss aiziet. Un, ja tas notiek kaut kur citur, notiek tālāk, kur aiziet dabā, tas jau dara kaut kādu ļaunumu tieši otrādāk. Mums tieši jānāk atpakaļ pie saknēm, un tāpēc ir forši, kad mūsu reģions apvienojas, teiksim, tādā bioloģiskā reģionā, kad mēs pamazām arī iedzīvotājs mēģinam tā kā virzīt to domu, ka tas būtu tas pareizais virziens, kur mēs kopā visi dzīvojam, nevis piesārņot ar kaut kādām ķīmijām vai kaut kā tam līdzīgi.